Kādreiz tā bija dzelzceļa ikdiena, tagad Tvaika lokomotīvs vairs tikai vecākās paudzes atmiņās, fotografijās un kinofilmās. Bet šis vairāk kā pusgadsimtu vecais dzelzceļa vectietiņš ir atgriezies ierindā, kaut gan vēl pirms gadiem 6 arī viņš bija vien metāla detaļu kaudze. Manuprāt, viņa izdevusies ļoti skaista. Jā, teiksim, ka var pieiet pie viņas, pie Tvaika katla vai pie kabīnes un redzēt savu atspulgu, tas tomēr ir. Teiksim tā, mums no Pēterburgas kolēģi ir atbraukuši arī no, teiksim tā, viņi redzējuši, kā Krievijā viņiem tur, teiksim, jā, tad viņi labā nozīmē šausminājās, ka viņā var bārdu dzīt, var redzēt savu seju, jā. Tvaika lokomotīvas restaurāciju veids Gulbenes dzelzceļa depo vīri. Darbs nebija viegls. Jāatjauno jau lokomotīvu bija ne tikai vēsturiskajā izskatā, bet arī tā, lai tā varētu būt atkal darba ierindā. Viss ir interesanti. Bez šābām tādu paņemt tagad, var teikt, lūžņu kaudze, ja jums atnāk, ja? Un tagad no tās lūžņu kaudzes lūdzu uztaisīt tādu. Bet tas nav interesanti. Tur pašā augšā ir smilšu, tādas kā rezervāni. Ja buksē, tā viņš padod smiltis uz sliedēm, lai nebuksētu. Sānos ir ģenerators vienā pusē, celējā ir smērnīca. Un tajā pusē stāv kompresors. Zināšanas te vajag un pie kam ir jāatzīst tas, ka daudzas zināšanas ir aizgājušas nebūtībā reizē ar to, ka viņas ir noņemtas no eksploatācijas, noņemtas pat no glabāšanas, un pat lielajiem dzelzceļiem ir tikai 2 vairs palikušas dzīves, kuras ir Jelgavā, un nav jau arī to cilvēku. Un šī brīdī faktiski sanāk, ka mēs esam vienīgie Latvijā, kas pēc visām drošības certifikātiem, pēc visām instrukcijām un noteikumiem drīkstam lietot, drīkstam braukt ar Tvaika lokomotīvēm publiskajā dzelzceļu tīklā. Tas nozīmē faktiski arī lielajā dzelzceļā vienīgie. Un to, ka lokomotīvas restaurācijas darba nobeigums un arī vārdu došanas svinības ir notikums, apliecināja arī specvilciens, kas uz Gulbeni atvizināja gan Latvijas dzelzceļa vadību, gan ministrus, gan arī ārvalstu viesus. Vēl pēdējās malkas pagalas lokomotīvas kurtuvē, un tad jau tā var doties sevi atrādīt. Jāteic, šī nav vienīgā šausliežu dzelzceļa lokomotīva, kas restaurēta Gulbenes depo. Iepriekšējā Maris pirms vairākiem gadiem aizceļoja uz Igauniju. Maris savu vārdu iegūda no Vecgulbenes barona von Wolfs sievas. Tagad atjaunotie arī vārds saistībā ar baronu ģimeni, un tā nosaukt par godu dirižabļu izgudrotājam grāfam Ferdinandam Cepelīnam. Tad raujam. 3, 4. Hop. Hop. Tā iekristījām vārdā Ferdinands. Par godu, ja nemaldos, tā pašas Marisas māsas vīrs bijis Ferdinands von Cepelīns, jā, slavenais, jā, tā kā, kurš it kā pēc tās leģendas pat esot ar visu Cepelīnu te patām bijis uz Gulbeni atlidojis. Un kaut kā tā ienācās, kad redz tā Marisa ir tāda mazāka, nelielāka lokomotīva, mazāki ritentiņi, un tad šis ir tāds diezgan salīdzinoši lielāks. Braucamais, tad, teiksim, tā būtu bijis jābūt meitenē, tad šitas būs mums puika. Ferdinands gan vēl ceļā ar pasažieriem tik drīz nedosies. Lai to varētu veikt, jāaiziet visas pārbaudas un jāsaņem vajadzīgās atļaujas. Visticamāk, ka pirmie nopietnie reisi ar pasažieriem būs Bānīšu svētkos. Ferdinands Latvijā būs gadus 4, tad dosies atpakaļ uz Igaunijas Lavasāras muzeju, bet viņa vietā no Igaunijas atgriezīsies lokomotīva Marisa. Un arī kopumā Gulbenes Alūksnes Mazbānīšu liktenis vairs nav tik neskaidrs kā vēl pirms dažiem gadiem, kad bieži bija neziņa par finansējumu. Mēs esam iekļuvuši likumā, Bānijas ir iekļuvusi likumā, teiksim tā, kā vēsturiskā mantojuma dzelzceļš, un kas nozīmē to, ka ir paredzēta procentuāls finansējums no lielā dzelzceļa infrastruktūras kopējām gada maksām. Tas jau nozīmē to, ka mēs plus mīnus varam rēķināties ar kaut kādām naudām kādu laiku uz priekšu. Un tas priekš šāda veida lietām ir ļoti svarīgi, jo tas nav un nekad nebūs viena gada projekts. Ja? Tie parasti ir tādi ilgmūžīgi šie angļi, kas šodien atbrauca. Viņi var to apliecināt, ka 5-10 gadi priekš restaurācijas tas ir tikai normāls laiks. Kuģiem parasti saka zilo tāļu vagotājs. Kā mēs varētu teikt šī gadījumā? Dzels dros vagotājs, vai tas būs gana labs? Lai viņš vēl ilgi vago mūsu dzels dros. 3, 2, 1 un...
Daudzās lauskas, kādās sašķīdas šampaniešu pudeli, esot apliecinājums, ka Ferdinands vēl ilgi ripos.